Tam zīmē, kas iet, es uzskatu, ka zīme ir jāatliek par iebraukumu un izbraukšanas, teiksim, ar liegumu zīmes. Jo tie, kas tur ved, es pat domāju, ka tie varbūt arī ir no kuriem citurienes. Tie ceļi, kas šobrīd izbūvēts Elču savienojumu, veicina to, ka mežā ieved mašīnas apstājas un maisi tiek izcelt mežā un atstāt par kokiem tam. Otrs jautājums man ir, teiksim, ko es redzu par šo simtnieku izmantošanu, es ļoti atvainoju tādā žargonā, šo cilvēku iesaistījumu šeit ir darbi. Ko es esmu ievērojis, ka pārsvarā šie cilvēki strādā no pulkstens 8:30 līdz pulkstens 10:30. Un principā pārējās aktivitātes pēcpusdienā ir pat nav. Tie nav. To, ka tur daudz slaisti. Valentīna pastāsti mums, no cikiem līdz cikiem strādā mums simtlatnieki. Simtlatnieki strādā no 8 rīta līdz 3 pēcpusdienā. Un par simtlatiem jau viņi nepiesaistīs tā strādāt, kas tā kā būtu jāstrādā. Tas arī jāsaprot, jo viņam ar simtlatiem pat paēst neļā. Tādā gadījumā, ja teiksim, ir šī lietas, teiksim, organizēt tā, lai tad darba notiktos kaut kā savādāk. Teiksim, 2 maiņās vai tam līdzīgs, vai tad neslaisās, teiksim. Ja, teiksim, rīta maiņa, otra maiņa. Edgar, redzat no pieredzes, jo es pilnīgi piekrītu tev, ja šis darbs ir ļoti neefektīvs dažādu iemeslu dēļ, bet no savas pieredzes var teikt, ja šiem cilvēciņiem nestāvēs viens nadzoršķiks arī, ja tā brutāli drīkst izteikties, ja, vai vagars klāt, nav tā rezultāta. Un es gribu tikai pateikt vienu, kad jāpasakās ar Lazdānu kungām, ja, kas ir piešāvies un ir diezgan stingrs šīs struktūra vienības vadītājs un iespēja robežās kontrolē. Ja? Bet noteikti es tev varu piekrist, ka šis darba laiks var līdz tiem 3 ir, es nemāku spriest, bet viņš ir ļoti neefektīvs. Un ir nemitīgi jādod šie uzdevumi, cik es zinu, tur arī konkrēti tiek norādīts iespēja robežās tas gabaldarbs, ja? Lai tiek izdarīts, lai būtu arī efektīvāks darbs. Bet es pilnīgi piekrītu, kad ir tāda problēma. Ja? Un tas ir kopīgi jāstrādā, un šīs pēdējais gads, kad ir šī programma, tieši Dagmāras ar šajā pieminētajā objektā, tur arī visi tie darbiņi jācenšās tā efektīvi notikt. Jā, bet ir vienīgais tad jautājums, vai tur vispār notiks kaut kāda plānveidīga darbība, ja, teiksim, par šī dabas parka, kaut kāda izveidošana par aizlošanai. Dagmār, bet jūs gan pamatā pārējie saprot vienu, kad noteikti ir jāuzsūta šīs projektiņš, teiksim tā, ja kādā veidā tiek iekārtot pašā sākumā, kad arī visas šīs vairāk aktivitātes, kad arī šo jautājumu vairāk pacēla gaismā. Pacēla gaismā bija domāts saistīties ar Jelgavas universitāti, ja, un piesaistīt kādus, ja, šos studentus, kas ir, teiksim, beigu kursos, ja, un sagatavot tādā veidā. Bet, diemžēl jāatzīst, ja, ka tas darbīgs ir palicis novārtā un jāpaņem viņš tādā kontrolē. Ja. Tas ir tādā ņemot. Ja, bet paņemsim kontrolē, tagad šie lielākie darbi ir aizgājuši. Darbi nesanāks, ja, jo studentu darbi ir jāuzdod ir septembrī. Ja. Tas tā kā tas ir aizgājis jau. Ne, ir tik traki. Jātiekās jāizbrauc uz universitāti jāpinājās. Kas ir notiek? Lauksaimniecības universitāte varbūt nav mākslas. Tas jā, bet visinājums, ko es jums atbāru? Tāpēc laiks ir vairāk. Nē, vienkārši, lai studenti saprot uzdot kursa darbu, tas ir ļoti labs veids, starp citu, ja uzdot kursa darbu, un pēc tam viņi strādā. Vienalga, 1 semestri, 2 semestris, jo tas ir arī lēns process. Un tad viena izvēlās, un tad visiem tur, kas pedagogu. Vēl jautājumi? Man ir vairāk jautājumu. Par jūs ziņojumu. Tad rīt turpinām. Man tas nebija ziņojums, Edgar. Tas bija tāds informatīvais veidas stāstījums, nosauksim tā. Es ziņojumu viņu galīgi negribētu nosaukt, jo arī pēc domas nolikuma tas man nebūtu jādara. Ja? Bet tā kā mēs esam visi
draudzīgi kolēģi un ir šīs te lietas, tad arī jāinformē. Jā, nu sāksim ar to. Es drīkst uzdot jautājumu, vai teiksim tā kā nav ziņot, tad tiek nav mums. Sāksim ar šo te sapīšanas organizēšanu. Es gribētu precīzāk zināt, no kur datumu paredzēts apstādināt, respektīvi sākt darbus. Edgar, es jums arī, kā jūs uztvērāt šajā ziņojumā, teicu, ka šī pirmā informācija tika ievietota un operatīvi nākamā, kad būs konkrēti zināms, tiks atkal ievietota, ja, mūsu pieejamās, ja, šajās te informācija avotos. Tas ir mājaslapā un, protams, arī es domāju, arī būs aktuāli ar aprīļa tikšanos vēstas numuri. Nu, bet ja līgums ir noslēgts, tad apmēram ir skaidrs zināms, kurā datumā, teiksim. Es kā domas priekšsēdētājs šoreiz varu informēt to, ka man nav kompetencē to visu tik sīki zināt, par to atbildu struktūra vienības un tiks uzdot viņiem visu šo darbu veidu. Ja? Sarunāsim tā. Vai drīkst? Es tikai gribēju, ja drīkst iebilst, kad rīt visi būs jautājumi. Arī to starp šie jautājumi. Tur ir būvnieks un celtnieks. Tas ir būvniecības ražošanas savaldes. Katram šim lielajam projektam ir savu, kur piedalās tā kā likumā. Bet tas varētu būt aprīlis, mais. Pēc rītdienas konkrēti būs informācija. Būs būvnieki runās, cik tālu ir dokumentācija, cik tālu ko, un pēc rītdienas jums arī tiks sniegt informācija. Ja? Tehniskā projekta izpildes beigu termiņš novembra beigas. Nē, tas ir vitāli svarīgi, teiksim, visi tiks informēti saulaicīgi. Uz šī informācija. Viņa roka tad ir neērtības un pie viņam jāpierod. Tāpēc, ka kaut kur kaut kas saķersies. Tā ir nopietna lieta izšķils skolas ielā, ja? Un būs neērtības. Mēs tad mums jau pieredzi ir ar to, kā jūs neērtībām satikāties, ka mēs satikām tās maģistrāls iekšā. Būs viņas, nu kur palika? Ka tā pārgāja, bija neērtības, nu ko darīs, tad tagad vismaz kanontāri piespēj. Tas ir... Attiecībā... Jā, sākam sēst. Pēc sēst, kam ir laiks var. Nē, bet, teiksim, ja, teiksim, ziņot, teiksim, man gribās zināt, teiksim, tas pats, teiksim, ir par tīnumu dārdā. Jā, lūdzu. Jā, teiksim, nu, kas ir uzvarētājs šī konkursā? Kas tas darbs izpildīt? Sieva Orions ir uzvarētājs. Jā. Tas informācija ir mājaslapā IUB. Ikšķot mājaslapā to nav nepieciešams. Nu, visa nepieciešamā ir ievadota. Varēja apstrīdēt vēl, un bija apstrīdēšanas periods, un kamēr nav viņš šodien ir beidzies. Es atvainojos, runāsim pa vienam, jā. Edgar, es jums teicu, ka vakar bija pēdējā diena, un kāda te publicēšana. Jūs te pats piedalāties iepirkuma procesos, jā. Tāds ir konkurss, un tajā jau... Uzvarētājs ir Orions, es tikko jums informēju. Tā kā šodien jau nav, mēs ievietosim šo informāciju. Ja? Vēl jautājumi? Ir. Lūdzu. Par autobusu, tik saprot, šis te iepirkums pa jaunu ir beidzies. Kāda plāna ir izmantot veco autobusu? Vai viņš tiks norakstīts, vai tiks izmantot tālāk? Mēs plānojam veco autobusu nenorakstīt, viņu uzturēt tehniskā kārtībā, jo mūsu pieredze liek to darīt, jo mums ir ļoti bieži jāizmanto ārpakalpojumu tieši arī autobusa pērkam, ja, šo pakalpojumu. Un plānots ir, kad mēs varētu noslēgt kādu šo te līgumu formu, kur varbūt piesaistīts cits šoferis, bet viņš ikdienā netiktu izmantots. Pensionārs, jā. Brīva laiks, līdz. Nepilnu darba laiku pieņemt darbā, jā, bet šo autobusu uzturēt tehniskā kārtībā mēs viņu izmantot. Tā. Viņas jau viss pašvaldības vajadzībā. Tas ir skolas, bet jau ļoti reti izmantot, tikai skolas. Un iznāk kādreiz nedēļā divas jāpērk no ārpus viesmas, kā vajadzīgi. Jautājums par 80 gadus skolē skatījumu plānu pabeigts.
Edgars, kad sniegs nokrasīs un būs iespējama apzaļumošanas darbi, ja, es to nevaru jums pateikt, ja tā kā tas dieniņš kā tu bija žāvējis, ja, bet viņu tūlīt kā atļaus laika apstākļi, tūlīt arī ķersies klāt un to nobliegumu visi. Tur līguma termiņš ir. Ja jums nebūtu grūti, jūs pēc tam pienākat, es jums parādīšu termiņus. Nē, nu varam sniegt zāli. Es nezinu, cik daudz staigā, ja? Vai tur būs arī kāds no tiem uzraugiem, vai kas tur apskatīties, ja, ka tur ir jāpaceļ tas rīks nedaudz palikšu, jo tur būs vienmēr. Lodzinās. Būvuzraugs ir tikmēr, kamēr tiek veikti darbi. Viņa pienākumos ir līdz pieņemšanai eksploatācijai būvuzraugam. Tad viņš to visu būs fiksējis, kā tagad tur izskatās, ja? Cik es saprotu, pēdējais jautājums. Prozīšos, Edgaram pēdējais. Es atvainojos, varbūt es daudz nesaprotu. Kas attiecās uz kapitāla sabiedrību līgu izveidošanu, tā liek, ka droši vien tas ir ekonomiski droši vien kaut kā pamatot, bet es uzskatu, ka tas būtu jāizveido komisija, kas ar šo jautājumu iesaistīt. Tajā skaitā arī un deputāti. Es esmu pats gatavs iesaistīties šajā komisijā, pārējiet to. Labi, izvērtēsim ar jūsu priekšlikumu. Mums vajag ir, bet tā bija pirmā ziņa, kad mēs esam nonākuši, jo mums arī bija plānots atsevišķi kapitāla sabiedrība, bet nonācām pie secinājuma, ka vienā mazā novadā tas nav vajadzīgs. Jo pamatbūtība, vai šī struktūra vienība, pašvaldības, viņa nebūs struktūra vienībai uzņēmums, lai varētu realizēt komercdarbību, jo pamatā mūsu valsts labā likumdošana ir sakārtota tā, ka šāda te vienībai, kas ir aģentūra, lieta daudz ko darīt.